varu pastāstīt vienu situāciju par Lašu. Atceries, iepriekšējā gadā mēs spēlējam kausa spēli pret Daugavpils. Jā. 0-1. Aizupsis provocēja Lamāju. Jā, 0-1 pēc pirmā puslaika. Mēs spēlējam ar tādu gandrīz otro sastāvu. Tur arī čempionāta spēles, Eirokausi. Un sāka līst. Lietus, jā, liels. Un es redzu, ka daudzi spēlētāji, viņi nav gatavi ar nepareiziem apaviem. Un puslaika es biju ļoti nikns, it kā kaus mums nebija tā vissvarīgākais, bet mēs gribam uzvarēt, un mēs redzam, ka nevis iet, kā mēs gribam. Un es nomainīju 3 vai 4 spēlētājus, tikai tos, kas nebija ar pareiziem bučiem. Džiki, Cūcurs un Šārija Prenga. Jā. Nomainīju. Un Nagasava, man ir Nagasava vēlāk otrā pusē pa vidu. Jā, bija vēl citi spēlētāji ar nepareiziem, un Laša spēlēja labi. Laša spēlēja labi, bet es nomainīju viņu, un nākamajā rītā es atnācu pie viņa, jo domāju, ka varbūt spēlētājiem tās būs liels stress, viņš ir jauns, un tur. Es viņam visu pastāstīju, jā, ka tu esi jauns spēlētājs, tā nevar būt. Varbūt nākotnē tā var maksāt ļoti daudz klubam tev, kaut kāda kļūda. Ok, šeit tu spēlēji labi, bet tā ir mācība. Viņš teica, jā, es jau nepirku jaunus bučus. Man jau ir tas. Viņš saprata to pareizi. Kāds zvanīja agentam, treneris mani nemīl, kaut kādas muļķības dara, bet viņš saprata. Varbūt tieši tāpēc viņš pret Galatasaray viņš guva tos vārtus ar pareiziem bučiem, un viņš varēja tur skriet, viņš varēja tādu sītienu, tāda pozīcija izdarīt varbūt, bet tādi spēlētāji, viņi tiešām ar viņiem patīkami strādāt, jo viņi grib. Ja viņi grib, tad noteikti mēs palīdzēsim, bet kad tu cīnies tur jāņem katru reizi, tu saproti, ka viņš var, viņam vajag, viņam ir dos, bet viņš to neizmanto, tas, bet atgriežoties pie mūsu grūzīņiem, tie lieliski čaļi. Un tas arī līdzjūtējiem. Es dažreiz dzirdu, tā vajadzēja spēlēt no pirmajām minūtēm, kā pret Anderlecht pēdējās minūtes. Pēc pirmā puslaika, laba puslaika, mēs esam ģērbtuvi, rezultāts 2-1, mums ir iespējas, jāatceries, Robertam bija iespējas, un mēs kontrolējam labi bumbu, jā. Un mēs runājam par to, ka mums jāuzvar šī spēle. Mēs atnācam, jā, mēs varam šeit uzvarēt. Come on, guys, let's go, let's win them. Un otrajā puslaikā mēs iznācam un sākam spēlēt to, kā daudzi grib atvertu futbolu. Kā pret Anderlecht pēdējās minūtes. Jā, kā pēdējās minūtes pret Anderlecht, un rezultāts 1-4, un pēc tam visi runā, RFS slikti spēlē. Otrais puslaiks, jā, jau nebija tik labs, mēs bijām atverti, un Lāru, man liekas, jā, arī spēlētājs, kurš guva 2 vārtus, jau top spēlētājs, jā, viņam bija tās iespējas, jā, bet cits spēlētājs varbūt viņi negūtu, bet šajā līmenī ir, ja ir šādi spēlētāji, un tu kļūdies, tu atveries, vari braukt mājās, tā. Un kopumā es pēc tās spēles es biju tā bēdīgi sarutināts, bet pamodos nākamajā dienā un sapratu, ka viss ir kārtībā. Jā. Galvenais, lai mēs pareizi saprastu, kur mēs esam, kā mums jāspēlē un jākoncentrējas čempionātam. Un no tās spēles es sapratu, ka visa spriedze no komandas, kas ir atkarīgs no manis, izdarīšu, lai nebūtu, jo